To betonu tā satraucās šau. Viss satraucās. Jā, MB betons jau no rīta no laboratorijas cilvēks atsūtīja apskatīties. Jā. Tu brīvdienā atskrien. Jā. Es par to grīdu, par to pulēto vai gribējās ieraudzīt rezultātu. Nu, es vakar tumsā skatījos, izskatījās ļoti labi. Jā. Ideāli. Es tikai to uzņēmumu nosaukumu nevaru atcerēties. Ina Grete vai kā? Ir Anete. Ir Anete? Jā. Ir Anete. Ir Anete, jā, Čeki vakar normāli nomauca. Labi. Viņš jau paliks gaišāks. Jā. Bet ļoti labi. Nopulēci smuki. Reāli, MB betons teica, ka būs slideni. Man MB betons rādīja tos rādījumus sūtījis, tev viņš bija pārsūtījis. Jā. Es no viņiem neko nesaprotu. Jā, viss kārtībā. Betons cietēja un līdz pirmdienai tiks sasniegts. Es domāju, tas cietības līmenis, ka mēs varam jau braukt. Cik jau bija tur tie? Mums bija 4,4 māleka megapascal tagad pēc pirmās dienas. Tas nozīmē, mums vajag virs 10 dabūt. Pirmdien viennozīmīgi jau viss būs. Tad Andis varēs mierīgi montēt māju. Jā, pirmdien varēs sākt braukt, likt starta latas, un tad droši vien kaut kādā trešdienā, ceturtdienā drīzāk, tad jau arī paneļus var vest virsū. Klausies, kur ir tā loģika? Betons slapšs tika atvests, Jā. Viņu tagad mēs apsedzām un lejam virsū ūdeni. Jā, loģika ir tāda, ka betons nevis žūst, bet cietē, un cietēšanas procesā tāds ķīmisks process, viņš izdala siltumu, un siltumā izdalot siltumu, viņš arī tātad pazaudē šo te izgrošista mitrumus. Un tāpēc betonam cietēšanas procesā ļoti svarīgi ir papildus, ir īpaši tādā siltākā laikā vai saulainā laikā aplaistīt viņu, lai tad, kad viņš sasniedz savu maksimālo cietību pēc 28 dienām, tajā brīdī cietēšanas procesā nebūtu izveidojušās kaut kāds plaisas. Restīvi mēs samazinām šo te risku, ka izveidosies plaisas. Ļoti labi, ka RR Santehnika pieslēdz Urbumiņš plus, ielika iekšā tur sūkni. Jā, un ka mēs šodien to varam izdarīt. Mēs forši palaistīt, jā. Jo savādāk mēs būtu ar spaiņiem skraidījuši no dīķa. Jā. Sinti ir šokā. Jā, uzzināju to, ka mūsdienās vēl var dabūt pa muti būvlaukumā. Jā, kaujās, jā, vēl? Kaujās. Stabili pamati, jūs esat kaušies? Vēl nē. Mārtiņ, kad mums būs pirmā reize? Cerams, ka ne šajā objektā. Par privātu mājām? Jā, par privātu mājām. Privātu mājas mums ir vairāk kā hobija līmenī. Mēs viņas taisām. Tas ir tāds apgrozījuma projekts, bet pārsvarā mēs projektējam vai nu publiskos objektus vai Kas ir publiski objekti? Tirzniecības centri, biroji, skolas bērndārzi. Labi, kā tu bērndārs esi projektējusi? Tārgales bērndārs, kas ir, Ventspilī, visu Latviju dažādi ir. Piemēram, tagad daudz dzīvokļu mājas mums ir divas, viena jaunbūve, viena pārbūve. Tad mums bija loģistikas centri. Jā, labi, ko gribi pateikt par privātu mājām? Kā tu tikko minēji, kad lielākā daļa arhitekti nav bijuši pat būvlaukumā, tad kļūdies. Jā, tu ej uz visiem būvlaukumiem, ja? Nē, es arī neeju uz visiem. Tur, kur mums ir autoru uzraudzības, tur es eju. Kas ir autoru uzraudzība? Autoru uzraudzība ir tad, kad, pieņemsim, publiskiem objektiem, kur ir juridisks personas, tur ir nepieciešams autoru uzraudzība. Tad es kā autors sekoju līdzi, lai būvnieks izbūvētu atbilstoši projektam. Ja tur ir kaut kādas izmaiņas vai... Izmaiņas tev patīk? Nav tā, ka man patīk, tici man. Rekursītī, tas ir tavs meistardarbs. Kāpēc man? Tu to panāci, tu uzvarēji, Andi. Tu negribēji? Nē, es gribēju, tu sadzirdēji mani un uzstājīgi teici, ka to pirti vajag tagad taisīt. Jā, forši būs, ne? Jā, un viss sanāca, un viss līdz 15. datumam pat ātrāk. Andis neticēja, ka sanāks. Protams. Jā. Viņš tāds neticīgs. Jā. Klausies, skaties, mēs ar Reini diskutējām un domājam, ka tagad mēs varētu izlīdzināt visu to čupu, jā? Kamēr, vēl nav sasalis, mēs domājam jau lēnām uzlikt jau arī tur žogu jau, varbūt jau tūjas tur salikt, vai ko tu ieteiktu? Gribi tūjas? Ko tu ieteiktu? Tur vairāk man, Līva varētu pastāstīt, kas tagad taisa tev labiekārtojumu. Un es domāju, varbūt jau var sastādīt līdz ziemai viņas. Skaties, piemēram, citi, cik es esmu redzējusi, kad dažādas augus var, audzēt, piemēram, galvenais, kas aug krūmos un ko var cērt. Apčigāt, jā. Tad tu vari veidot tādu dzīvžodziņu. Labi, bet kādu mēs sagam liekam bruģi vai es redzēju, ka tu tajā taciņā biji uzzīmējis tādas betona plāksnes. Jā, es biju uzlikusi betona plāksnes, viņas vēl joprojām tur ir. Jā, šiten? Tie bija bruģis. Bruģis. Jā. Ok. Betona plāksnes sāktos aiz garāžu, tā kā taciņa idejiski. Bet tur ir sakutāts vēl jautājumi, piemēram, vai tu gribi olīšas, piemēram, līmētos tā, ka tu viņus nevari paņemt. Tā kā viņus līmē? Ir speciāli, ka tu viņus uztaisi tā kā porainus un, nopūt ar līmi. Viņi ir poraini, viņi arī tā kā to mitrumu ļauj infiltrēties zemē. Tas tāds labs risinājums, bet ilgtermiņā skatoties vienkārši parasti cilvēkiem traucē tie akmentiņi, olīši, jo bērni, kad sāk parādīties, tad viņiem ir ļoti liela interese viņus pacelt un visur mest. Ok. Jā, skaties, rekur, tēma mums ir projektā tas 3D žoks. Jā.
To mēs zaļais, jā, nu tas pats kā Riku kaimiņam, Riku viņš ir. To mēs varētu uzmaukt un jau Storentam atdot šito daļu. To pamatnī galvenais sagatavot, es nezinu, tos izmērus, tavs Es siltumnīcai arī uzreiz devu koordinātus, pēc asīm, pēc būtības viņi mierīgi varēja piemērīt, nu, nospraust tos punktiņus arī siltumnīcai. Un tad, Jā, es domāju, ka mums ir jāuztais tā aciņa, jāizved jau visi ūdeņi, visi jāsagatavo, kas zina, varbūt jau sanāks nobruģēt līdz Ziemassvētkiem. Nu, mēs ar Reini tā kā domājam, ka vajag riktīgi saraut tagad. Ok, jā. Saraujiet. Klausītī, ko tu Helovīnos darīsi? Lidošu ar slotu pa gaisu. Es nezinu, kas tā pa dienu vispār ir. Es nezinu, jā. Tieši konfekts prasīt. Man dēlam jāmāc to, kad ir jāiet diedulēt konfekts. Klausies, ko tu uz betonēšanu neatbrauci? Es strādāju cītīgi. Kurā vietā? Siguldā. Ko tu Siguldā darīji? Nedrīkst stāstīt. Kāpēc? Tie konfidencionalitātes līgumi. Nopietni? Bet kaut ko arhitektūrā vai kaut ko citu? Jā, protams, jauns objektīvs. Bija jāpiemēra telpas, jātiekās ar klientu, jāizrunā viss un jā. Bet tev ir kāds objekts, kurš sabrucis? Nē, viss ir labi, viss, jā. Paldies Dievam, jā. Jā. Drīz jau mīnusiņas soli, jā? Un ko jūs darīsiet ziemā? Dažas mašīnas turpinās vedāt materiāls, ja būs nepieciešams, bet tā, principā, mēs iesim uz sniegu tīrīšanu, izvešanu. Ja viņš būs. Būs, jā. Tā kā visi nama apsaimniekotājiem, privātpersonas, kurām traucēs sniegs ziemā, droši vērsieties pieteksmes. Uz kuriem jūs vedat to sniegu? Mums ir savas atbērnes. Ir savas atbērnes, jā. Nu, sniegs jau nav problēma. Viņš jau aizved izkūst, bet ir saskaņots vietas, kur var bērt, jā. Tā kā vieta ir, jā, un būs daudz. Tā, Storent ir atbraucis, jā? Jā, visu laiku runājam ar tevi pa telefonu, tevi neesmu redzējis. Paldies par vienmēr laikā, ka piegādājat visus organizēt. Vienmēr lūdzu. Jā, es te gribu atdot pistolīti. Traķis jau klāt, jā, es skatos jau. Jā, laicīgi atbrauc. Teici 9, viņš atbrauc 8:30. Ideāli, es bišķi nokavēju. Bet zin kā, tā ikdiena mums tāda ir, kad visi spontāni sanāk, tie zvani ir tik daudz, ņemšanās ir tik daudz, tāpēc mēģinam uzspērt tik, cik var. Ok, tā, es tev atdošu, kurus pa pistoli iebāzu. Džeki novērtēja, saka ļoti labi. Starp citu, santehniķi bija atmaukuši ar savu tādu pašu pistoli, viņi bija viņiem sačakarēt, es gribēju jums ātrāk viņu atdot. Jā. Un tad šitā izračīja, ka viss ļoti labi ir. Tu redz, baigi labi, ka neņēmā to vecās paudzes. Zini, kas ir? Nē. Perlāžu ūdens. Ūdens? Jā. Es redzēju vienām to vidzīkiem, man liekas, tur kaut kur ļotanē dzērviņi, jā? Jā, viss kaut kur, jā. Tas ir kaut kāds... Viegli gāzēts, ir foršs ūdentiņš. Super, man tev nav ko pretī iedot. Viss kārtība, jā. Jā, traķis viss. Tad kolēģiem stāstīja par TikTok. Bija komentārs. Čalis no Ventspils bija ierakstījis, ka no Deksmas nekad mūžā neko nesūtiet, ka viss ir slikti. Es atrodu Facebookā cilvēku. Skatos, Čalis no Ventspils nekad dzīvē neko nav sūtījis, vispār nepazīst, uzraksta Facebookā, TikTokā klusums. Bet nekad nesūtiet. Jā. Tāpatās arī par jums rakstīja par tām to, ko jūs te sējāt armatūru tās 2 dienas, ka viņš tur ar aizvērtām acīm pa dienu. Aizvērtām acīm, jā. Viens pats nomaukt, jo? Mēs viņus starp citu varam ņemt piedāvāt uz darbu, jā. Vienā dienā var tādu apjomu uzbliest, nav problēma. A tev ko tā? Es jau varu tur izpaust. Zin kā, mums jau ir jautrāk, ka šitie visi iekomentēja. Mums jau forši. Nē, es uzņēmu visu to, ko. Un tas ir vissliktākais te? Tas viss sliktākais, jā. Nē, man bija ierakstīta arī iedomīga vecene. Par tevi? Jā, mana māma šausmīgi sadusmojās uz to cilvēku. Viņa teica vispār drausmas. Iedomīgā vecene. Kā tev sintīs starp tik daudz vīriešiem šeit TikTok mājā darboties? Es nezinu, baigā atšķirības nekāda. Nu, tev visi metās virsū komentāros, ka sieviete te atnākusi gaisa sajaukusi uz dekiem. Jā, bet tā ir vienmēr bijusi visu mūžu. Tu vienmēr sajauc gaisu? Nē, es esmu uzaugusi daudz vīriešu kārtas pārstāvjiem. Pierasta lieta. Tas, kad es varbūt viņiem šķiet, kad es maisu gaisu, man liekas, ka tā ir tāda, ja pašiem nepietiek drosmes pateikt to, kad kaut kur ir pieļāvuši kļūdi, tad es esmu vismaz, kura var uzņemt to visu. Tā es šobrīd tā jūtos, kad man ir jāuzņem viss, kas notiek apkārt. Labi, ierakstām komentārā kaut ko pozitīvu Sintijai. Jo tā visi raksta, ka ko viņa te visu te ar savām izmaiņām māja jau sen jau būtu uzcelta. Sintī, zini, kas pa uzņēmumu? Dekstra? Jā. Sijā Dekstra. Jā. Jā, kur arī sievieti vada. Jā. Kā viņai veicās ar vīriešiem? Viss ļoti labi, viss ļoti laicīgi, pat ātrāk, ļoti viegli ar viņu strādāt. Tā kā kaut ko jūs arī mākat. Tā, šodien Sijā Deksme mums atveda smilti, ļoti daudz smilts. Jankam būs ko paņemt. Labrīt, Deksme. Reku tikko tieši kraviņi atnāca. Ātrāk nekā mēs. Jā, čau. Nu, kā jums iet? Tā, darbīgs. Daudz vēl darba? Rīts. Sezona nav beigusies? Nē, tagad tāds otrais uzrāviens ir. Jo, Haidi, Janka arī klāt, visi. Deksme atbrauc. Tā, mums objektā tagad 2 sievietes.
Jā. Jūcekli taisīsim. Janka! Čau, Janka, sen neredzēts, es atgriezos. Čau. Diemžēl atgriezos, jā. Karači, mēs bez tevis te izgruzījām ārā. Te bišku būs jāpabraukā ar traķi. Uzēdīsim brokastis, tad jau kaut ko darīsim. Starp citu, Janka, mums tagad ir kafija. Labi. Dzersi? Nē, es jau paņēmu. Jā, straujpītē, forši, jā. Janka, ko darīt ar smiltīm, jā? Kur Deksim atbrauca? Kas jādara vispār pastāstīt? Cik kravas bija paredzētas? Te jau jāpaņem noslēgt. Un viens čēmbu vēl. 2 smiltis, 1 šķemba. Vedam? Es nezinu, kā cik operatīvi viņi var atrast. Tas tik neesmu redzējis. Piestur! Sen neredzēts. Viss jau nopietnāk paliek. Viss ar vestītēm jau. Jā, jau tik daudz cilvēku uzskries kāds virsū, ja nebūs. Čau, Iesta. Kā atpūties atvaļinājumā? Labi. Viss Man jau aizmirsies, kad viņš bija. Kafiju dzēri? Nē, nav. Dzersi? Jā. Davai, aiziesim višos. Jā, terasijā mums tagad ir pienāks klāt. Vēl lielāk, jā. Jā. Cik tā laidīsi? Es nezinu, to tur Sintija Reini izdomāja. Jā, parakst nos to melno vēl. Sabēs smilts, skatīsies, vai šodien sanāks sataisīt. Mērķējam šodien, ka uztaisīt to pamatni jau priekš. Jā, bet Jankam ir rezervēts 2 dienas, cik sapratu, jā? Teorētiski jā. Cerams, pa šodien sanāks, bet ja kas tā arī turpinam, jā. Jāni, uz cikiem medam šķembu? Vai tu tikai dzers kafiju šodien? Es tikai uz kafiju neplānojam neko. Nē, atradīs tikko. Teorētiski, Es jau varu sūtīt pakaļ. uzreiz nē, te mums baigi tālu, tad izbirst, baigi gribētos, ka mēs bišķiņ to smilti jau kaut kur pavadājam, bet sākumā te norakst stundiņa, te norakst. Tur savādāt, kāds 3 stundu, labāk jā, uz 2 kādiem. Jā, tad es tagad aizdīšu citam klientam un tad atbraukšu. 18 klubi. Jā. Es baidos, ka tas ir baigi ar tā ar nagiem uz 18 klubu pēc aprēķina, tāpēc baidos, Bet jūs rēķināt, ka jūs viņu sablīvēsiet arī to koeficientu, Jā, tas ir sablīvēšana, man tur sanāca tā kā rezervēm, ka mums pat 19 vajadzīgi, tā kā es jau nestīju, ka mums droši vien vēl to 10 jūsu mazo mašīnu vienu vajadzēs. Uz jautājumu, pastīsimies kārties, jo te jau malas ar šķēmbu ir, kuras nav ierēķināts, viņas kārtiem līmeņiem sanāks, mēs jau te... diezgan augstu, Jā, bet šeit ir tieši padziļinājums. Nē, nav baigi augstu šķēmba, apakš ir apmēram šeit, nosacīt. Viņš ir putuplasta tiesa augstāk, šitie ir tādi padziļinājumi gar maliņām iet. Tā kā tās malas ir gandrīz jau gatavas nosacīt. Tās smilts, man liekas, jau mums ir tagad ar palielu rezervu. Paliks pat bišķiņi, es domāju, ceļu darbu veicējiem. Kebab Factory. Normāls čalis, bet visu laiku ar telefonu. Janka, zini, kā es tev gaidīšu šeit atpakaļ šovā? Nezinu. Nācās tevi montēt iekšā vidzikos, lai vismaz ir tā klātbūtne tā šeit jūtama visu laiku. Pamanīju. Jā, ko? Labi? Bez manas atļaujas. Bet labi sanāca. Nebija? Dažreiz. Jā. Ir kaut kas nepatika? Man vispār nekas nepatīk. Nē. Vislabāk, kaut ko šodien darīs, ja? Kaut ko darīšu. Ja izdosies pielaist viņu. Šodien jau Mārtiņš kaut ko tur mēģināja. Pielaist? Nē. Viņam nav nekādas tās skretkas. Jā. Tam vienam bija tur kaitinoši. Katru reizi vajadzēja tur spaidīt viņu. Visi iet uz priekšu, visi ļoti labi. Ko es gribēju? Mēs ar Berneru, jā? Berners atradīs vagoniņu. Vagoniņu nometīs to, uztaisīs toču, jūs arī organizējāt, jā? Tas ir no Eko Baltijas, jā? Jā, precīzi. Klausies, mums vajag ar atkritumu šķirošanu te sakārtot objektā. To ar Eko Baltiju jārunā vai ar jums? Caur mani to var runāt. Man ir tā, ka man ir gali tur. Sieva tur strādā. Viņa tieši uzzināja, kad es viņai nebiju teicis. Viņa kaut kad es rādīju tavus citus vidīgus. Viņa saka, klausies, tur taču mūsu toču stāv, kāpēc neteici. Tad viņi tieši paši gribēja, laikam, ar tevi kaut kādā veidā sazināties, bet tas jau tu zini, kā tas notiek. Jā, klausies, var ar sievu parunāt. Mums vajag izdarīt tā, ka mēs te visus atkritumus varētu šķirot smuki. Jā, ok. Labi, atnāk, ka mēs tev kafiju dzersi? Nē, es seku pa ceļam. Par lāšu padzers? Un par lāšu pēc tam iedzers, ko jūs Okay. Tā ar sievu parunās, ja? To es parunāšu, es tev došu ziņu. Okay. Berner, Storentos zinat? Zinu. Jā. Jums tad līdz pasākums? Arī palīdz. Jā? Pasākums jau arī te būs jums mēmākais drīz. Čau, Tormē, vai esi sveicinājis? Čau. Ko jūs atvedāt? Visu? Visu. Karīnā, kur mums to? Māja vēl nav atvesta. Nē. Kur mēs to visu turēsim? Būs jāved uz konteinerus, ne? Būs jāved. Būs jāved. Jums ir konteiners, jā? Mēs par to konteineru domājam, ka mēs varētu viņu likt šiten. Ar ieeju uz turien. Ar ieeju uz sētu. Jā, uz Mustangas atliks. Atvērt sētu vaļā un pielikt sētu. Jā, tieši tā. Tas Torens arī atbrauc tagad apskatīties visu, jā. Tad bišķi būs jāpavirst tā zemī. Jā, mēs viņu šodien nobīdīsim nost. Kad jūs varat atvest to vagonu? 16. pēc Storentu uzreiz taisnām šeit.
Labi, kas jums tur pa pasākumu restaurantu? Klientdienas. Klientdienas. Es tev vēl nepaspēju. Jā, tu. Izstāstīju. No. Jā, es tevi oficiāli arī uzaicinu. Tagad man jau Berners jau uzaicināja. Nav jau svarīgi, no kurienes nāk uzaicināt, tikai galvenais, lai atnāk. Labrīt! Gaidījām, čau! Čau. Kaspars, super. Montāžnieks, ja? Jā. Mēs ļoti gaidījām jūs. Es arī ļoti gaidīju, ka tas izsaksies. Tā, nu tas ir tās saucamās starta latas, ja? Jā. Ļoti labi. Hidranē uzliksim. Okay. Sākumā pāriksim augstumus, ko esat sadarījuši pa piekdienu. Ok, tur betonis projekts ir. Nu, es ceru. Jāsalīdzina vismaz laikam ir. Sintī jau aizlaidās ar visu projektu. Nu, kā izskatās? Nezinu, redzēsim. Pagaidīt to pulē. Rekur ir pulē. Jā, tur ir pulētais. Labi, iesim un nivelēri pāriksim. Ok. Cik tā krava maksā? Tā krava maksā 220 eiro puspēvēm. Ar visu piegādi? Bet tas ir tieši šeit uz Mežārē. Ok. Tas ir dārgi vai lēti? Ja arī jūs vēlaties pats skaistu un kvalitatīvu materiālu, zvaniet Sijā Deksmei. Piegādāsim laikā katru dienu. Jā, bet labi, kur numuru var atrast? Numuru atradīsiet www.deksme.lv vai Facebookā, TikTokā, jebkur var rakstīt. Jā, un cik ātri to piegādāsiet? Šodien pasūt, rītdien aizvedīs. Tu, Jāni, ko var pateikt? Ko es tev pateicu? Visu Elīnu jau pateicu. Okay. Nu, kā izskatās? Nu, būs ok. Mēs tad bedrēs apskatīsim, ja tur kaut kas būs, tad pieslīpēsim. Bet nav nekas tāds? Nav, 6 mili. A 6 mili, tas ir daudz vai maz? Nē, tas ir labi. Ok. A cik laika vajag, lai tā starta lācis uzliktu? Nu, ja mums te tagad mēs gribam apskatīties, kas vēl pa vidu, mēs ģeometriju apskatīsimies. Jā. Vai te viss, ja sanāk virsū, nu, domāju, šodien mēs saliksim vietās un rītdien paliks dībeļot. Sadībeļot, un tad jau tā organizēšana, kamēr visu mēs tā. Un tad, ja viss labi, tad trešdien, nu, vedam māju. Māja, ideāli. Cik māja ilgi vajag, lai uzliktu? Neteikšu pagaidām nekā. Ok. Tiksim ar pamatu galā. Bet labi, sen jau šo dara? Gadi 10 noteikti. Nu, kā jau visur Norvēģija sākumā, tad jau tā Latvija. Ok. Čau. Klausies, vienam aparātiņam reduktoriņš nosprādes ir. Jā. Protams, būšu zvaigznītē. Tā kā brauc remontēt, es saku, darbinieki negrib strādāt. Kā brauc šurp šitie, te darbinieki negrib strādāt. Teicu, kamēr nav riekš šokolādi, tikmēr neviens nekustēsies. Es pateicu, pateicu, Džeki teica, ka viņi tāpat sagaidīs tevi un tikai tad dzers. Es neaiztiks aparātu uz sevi. Viss, davai. Nu sūti kādu citu, kas grib būt zvaigzni. Ko viņš negrib filmēties? Jā, viņam ir lampa drūdas laikam. Ok, nu labi, nefilmēs viņu. Labi. Opā, ļoti labi. Es tieši uzdevu ziņu, jūs jau pa 5 minūtēm atbraucāt. Zirnēm sācumā. Jā, šitā tā vajag. Meistara Nikne, jā, riekš šokolāde beigusies. Tas noteikti. Klausies, Mārtiņ, tā tur bija jautājums, arī atnāk lūdzu. Klimata maiņas noteikti, kad tas ir iespaido. Kas kā? Nu, mitrums sāk parādīties. Lieti bijuši, zin kā, no rīta viss tas. Jā, tā bija jautājums, vai viņi vienā... Es biju domājis, ja beidzās riekstu šokolāde, tad arī beidzās viss pārējais šokolādes. Nu, netaču. Tu to parādīs, kā tur iekšā justies, lai tu nesatraucies, jā. Nē, viss tur ir viss. Možda, ka nevar rādīt, kas tur iekšā ir. Nu, nē, tur jau nekas. Kā, riekstu šokolādes saka beigusies, ne? Jā. Ielaid tīri tikai. Tā viss čik puki. Ir tā, ka iesprūst vienkārši. Nezinu, ko ir uzmetīs. Viņam katram atsevišķi savs konteineris. Jā. Tā, nu kas tā te lācīt? Vairā var parādīt bišku? Aha, tā, riekstu, riekstu, rekur, cik daudz. Karameli, piens, viss kā vajag. Pats galvenais, ka te ir pupiņas. Saprot, es domāju līdz šim, ka... Līdz šim es domāju, ka pulis. Daudz domā, ka tiešām, nāk cilvēku uz ielas, grib paskatīties, ir dzirdējuši. Nē, nu, es zinu, kad ir arī Maltā un vēl diezgan kādu pulveri, protams. Cik es vēl mēnesi varēšu dzert to rieku. Tā, nu Janka jau te ir tā noracis. Visi Janka pašancēja? Jā, vajadzētu kafiju iedzert. O. Es jau zinu, kāpēc uzliku to aparātu. Nā. Mani darba gājas priekšstoši. Nu jā? Jūs jau visu laiku braucāt uz Straujupīti pakaļ kafijai? Jā. Nu, nesilūs gājas. Jā. Klausies, Janka. Es tev esam parādīšu vēl vienu halturiņu, jau it kā ar viestru sarunāju. Nu, mums trešdien atvedīs vagoniņu. Tie jau šeit līdz trešdienai paliks. Jā, es ar viestru runāju. Te jau zinkārši tajā TikTok mājā visu laiku kaut kas. Šito čupu vajadzēs izlīdzināt, jo mums tur vagoniņu liks. Nu labi. Viņi turpat arī paliek, ja tikai vienkārši uztaisīt plakanu. Jā, plakanu, lai tas viņš taisni stāv. Plus mīnus mēs šitien viņu liksim to vagoniņu. Nu, kaut kur te būs ieeja un tā. Nu, ok. Pa visu vai pa to pusžogam tikai izlīdzināt? Pa to es domāju, jā. Nu jā, labi.
Īsti laidies prom, jā? Jā. Nu, viss turpinām augt, jā? Jā, 15. decembrī būs māja gatava. To tu prasīji, es nebūvēju. Andi? Tad līdz novembrim es tev atdodu pilnīgi visu grafisko daļu, lai varam materiāls un tā tālāk, nu, tur detaļas jau organizēt, bet būvniecība tur Reinis sanāk. Un Andis. Un Andis. Un tu, un vispārēji. Un ir Anete. Ir Anete, jā. Ir Anete. Klausies, bet tev tas logo, tās 3 stūris, tas kaut kādi masoni? Nebiju domājis par masoniem. Nezinu, vienkārši patīk 3 stūrīši. Jā. Redzēju viņam logo, jā? Neredzēju. Jā, nu, ir tāds. Viņš kādiem masoniem pieder. No kā ir iebetonēts? Jā? Jā, ir ok. Ir labi. Knowledge. Ko viņi tādu labi izdarīja? Nē, nu, labi, es vēl īstenībā neesmu ģeometriju mērīgs. Jā. Bet, nu, plaknes viss ir tiešām, tur džeks tikai pieslīg, vai putuplasta tās daļas un augstumi viss ir, nu, 4-6 mm, tas ir pilnīgi. Ģeometrija 5 mm augstākais. Jā. Nu, es neesmu mērīgs, bet paskatīšu. Bet ģeometriju jūs jau atbildat, ne? Jā. Tad jau nav ko mērīt, tad jau jālabi. Protams, mērījām, tu viss bija miļuprāt. Nē, nu, protams. Jau pēc Bija tādi putekļi, es nevaru. Viņi jau pēc mums daudz reizes mētēja. Labi, nu kā sokās? Ļoti labi. Jā. Kur tavs rasējums? Tu tur bija kaut ko sazīmējis, nesapratu, ko? Tas ir augstumi tev mainēt. Jāpapiezina mūrlotas, jo šī gada tev ir minus 30, minus 25 tas reāli. Jā. Un tad šeit mēs uzliksim finierus, Jā. izkarīgos pakalpus. Lai dabūtu augšu vienā, bet topnis liekot, es augšu ar vienu. Es tas skatos tāds ekipējums. Kas tev te ir? Cik maksā tavs apģērbs? Ir kā ir. Nevar teikt, ka es ievēl uzzinu. Un ērti šitā? Jā, viss ir par rokai un īpaši uz jumtiem, kad strādā, visu paņem līdzi un pierodi pie tā visu. Riekstu šokolādi. Tā, beidzās, ja? Laikam. Ok. Tas viss izdzērs. Tu vienīgais, kas viņu Vienīgais, kas Pagaršoja vismaz viņu. Kafijas pasauli vajag ar iekšu šokolādi stabiliem pamatiem. Riekstu šokolādi beidzās, tas viss izdzērs. Braucam mājās, nu. Ko tu vairs Labi, darīt? kuru vēl būs labums? Izvēlamies. Ņem buljonu. Tie nopīkstināja, Janka? Nē, Nu sākam jau nopīkstināt. pīksti. Ilgāk paturbišķi. Patur viņš tu nopīkstēsies? Ir. Aiziet, Janka. Ņem Janka buljonu ar cukuru, baigi labi. Janka, tu ekskavators ar lielu pieredzi esi. Cik objektos tev ir bijis unikāla tāda iespēja kafiju bez maksas? Ir bijusi tāda iespēja, ka iemet kapeikas un neko neiedod. Jā, bet ir bijuši tādi objekti, kur bezmaksas kafija. Nu, nav. No, tad tu negribēji šeit braukt. Es nekur vispār negribu braukt. Tas ir normāli. Ko jūs tur darāt objektā, esiet, bet tas nenotiek uz priekšu un tas tagad, kad lielais tikai. Jā, gribās atrākt tās sienas redzēt. Tad tu nepateiksi, cik ātri jūs uzliksiet tās sienas, jā? Vēl nē. Kāpēc? Gribu, rītdienu es to pateikšu. Jo tagad tur ražotnē vēl tur drusku pietaisa vēl viņas laikam tur. Jā. Nu, šito stūri bija, kur tā līmes ija, Jā. tas viņas vēl pietaisa un tad jau, ja viņiem viss kārtībā, tad mēs trešdien vedam ārā. Super, ļoti labi. Kā tur randam iet? Nu, ko labi? Kā noskaņojums? Nu, pozitīvs. Jā, tad ir labi. Labrīt. Čau. Nu, kā klājās? Wow. Jā? Viss ir spridzina. Ir tikai nedaudz pāri 11 un cilvēki jau stāv ārā. Cerams, ka nenosals. Mēs centīsimies darīt visu, bet arī vajadzēja pabarot noteikti tavus vīrus. Mums ir 9 vidējie kebabu komplektiņi, lai puši varētu uzēst un varētu kārtīgi pastrādāt. Jā, ok. Vista šitā ir Jānim, viņš īpašo pasūtīja. Pārējie ir mikse. Šur man to visu saprast. Pārējie miksi, tur gan visi, gan lielums ir. Nezināju, ko jūs gribat, tāpēc jums ir viss. Ir bijuši tādi objekti, ka kebabus vada. Nav bijis. Janka, kāpēc tu vienīgais atšķīries un paņēmi visu? Man garšo viss. Lielops steikā garšo varbūt. Janka, akal to ar kafiju. Kura šitā jau ir? 9? 8. iepriekš bija 7. Janka vispār šodien nešancē. Nu, uzlika aparātu. Ir jau kaut kas nācies. Jā, tad jau tur pats jau. Viņš jau pats tur tas ekskavātors. Man pats strādā, ja? Jā. Bet, klau, bet visu reāli mēs ātrāk esam sākuši, ne? Jā, mēs bija plāns 15. sākt, šodien 14. Mēs esam 14. sākuši. Ideāli. Šodien būs daļa startlats salikts. Rītā pārējās. Parīt paneļi nāk iekšā jau. Tas baigi forši. Paneļi un kopnis. MB betons, viņš jau tā skatījās skeptiski uz to, ko jau māja būvēs virsū. Bet mums jau būvēsies māja tikai sākot ar trešdienu. Jā, tas- Šodien mēs varam parādīt, tur startlats dēļ tie ir ļoti tā, tur nav nekādas slodzes praktiski vispār. Labi, Janka, tu babaudi kafiju, ja? Tie tāpat līdz trešdienai, te? Trešdien te ir slēgtā zona visiem. Nu, Janku ielaidīs. Ja mēs paskatāmies startlats dēls, tas ir tas, kas šobrīd tiek likts virsū. Respektīvi, tur nekāda liela slodze nemaz nav. Viņi liek virsū uz hidroizolācijas, tad liek dēli virsū. Šis ir vienkārši piezākot šobrīd. Un tādā veidā veidojās šis startlats, uz kuriem pēc tam liek virsū paneļus. Un kad paneļi būs trešdien, un tad tā lielākā slodze trešdien principā būs arī, jā.
Labi, nu tev patika komentāri, jā? To, ka jūs to grīdu vienkārši sametāt. Jā, nu mēs laikam, mums pieredzes trūkums izrādās ir. Lai mēs zinām, ka mēs jau, protams, gribam sevi attīstīt. Jā, pieredzes apmaiņas pēc varētu. Jā, mēs varētu, tā kā tur tiem komentētājiem dažiem mēs privāti varētu ar Rihardu viņiem sazināt. Tā, lai viņi sazinās ar jums vienkārši. Ne, mums viens liels objekts, kurā mēs labprāt gribētu paņemt viņu pieredzi un viņiem par to samaksāt, protams. Mēs varētu viņus paņemt kā apakšniekus, visus samaksāt, kā viņiem attiecīgi gribās un pastīties, kā viņi to dara. Jā, pastīsimies. Tātad, kur var pieteikties? Toms ar 4 solas. Toms ar 4 solas, jā. Protams, uzreiz arī uzrakstiet, cik viņi ņem, kā to mēram. Kvadrātmetros, jā. Pastīsimies, nu tad mēs varam salīdzināt. Bet trubas jūs reāli uzmetāt. Sametām. Ai, nu jā. Bet viņš jau tas bija. Jā, es beidzot arī šiet atvaļināju. Tu tas bija, kas metē. Viņš tās trubas bija sametis, bet jūs dabūjāt. Mēs Wi-Fi-jā liekam. Jā. Nu, mēs vienmēr dabūjam pa katru. Tas ir normāli. Visi? Pagā, jūs atbraucat pafilmēties un malsas prom? Jā, mēs jau atbildījām un visu. Kafiju izdzērāt. Mēs tieši tāpēc, kā siltajām grīdām mēs atbraucam, izstāstam un aizbraucam. Trubas nometam un aizbraucam prom, nu. Klauva, kas tur izskalots? Jā. Tas ir, kad urbe, jā? Urbe, jā. Interesanti. Nu te Janka. Tu tā kā ārsts, ķirurgs. Ļoti smuki, caurulīti neaizskar, paņem visu tā apkārt. Kad saslavēja, tad kaut kāds sūds parasti savā. Tas līdz ārā. Čau! Oho, ko te Janks sadarīs? Klāva, rekuru es atvedu. Bļaņas, viņš nav pa daudz tas sarats? Es nezinu. Nav tur slapšo? Jā. Ai, kāda tranšē? Ej, tak tu nost. Janka. Buļīni, Janka bez traķa ar rokām mauc. Tas ir vēsturisks notikums. Pārvarēja slinkumu. Beidzot. Slinkums traktorā kāp. Slinkums traktorā kāp, jā. TikTok māja dar brīnums. Nu. Jok, tu Janka, kā tu māki? Turās. Jau. Jau. Nu kā iet? Cilvēki jau parasti interesējās, ko tu tajās kanās nē. Jā, un kas tur ir? Parasti ir jau ūdens, bet cilvēki jau grib, lai būtu kaut kas stiprāks. Kā iet? Da, viss normāli. Labi. Kā? Man liekas, ka šitas aparāts, varētu būt vislielāks patēriņš vispār visā Latvijā viņam. Jā, viņam arī noteikti abaroti tagad nāk cilvēki skatās, sako līdz tieši šitam aparātam. Jo te rindas no rīta ir tādas, ka vienkārši... Arī ar parastiem iedzīvotāji nenāk, pietiek ar to, ka vienkārši atbrauc un pēc pusdienas laikam viss stāv pie tā aparāta. Jā, tas ir labi. Abarots, man vairāk darba noteikti būs. Drīzāk tiksim. Es ar iekšu šokolādi. Tā kā atbrauc, ne? Mēs ar uztaisīju. Kaut ko viņš atbrauc, bet es nezinu, viņš sataisīja vai nē, es nemēģinu. Es visiem pārbaudīsim. Ok. Uztaisīsim pārīt. Kaimiņi! Teiks, lai dzīvo. Vai... Klas, tev jauns aparāts? Klausies, Sintijai īstenībā vajadzētu arī konsultāciju par aparātiem, ne? Vai ne? Vēl nē. Čau, monolīti. Viņš monolīti betonas lej iekšā. Čau. Ļoti labi. Jā. No 2 monolīts attīstās. Viens, kas ražo monolītu un viens ir monolīts. Jā, viņš jau ir neti prasīja par to, ka vai tu arī esi betonētājs? Kāpēc tā iesauka? Viņš pausīm betonē. Reikam nāc monolīti apskaties, ko ir sataisījuši te. Kas tur pirtiņi pateica jādzim šeit? Sinti iespirtiņā? Kurā? Nu, tur ir randi. Nē, es jau braucu tagad uz Latgales pirti, īstenībā. Monolīti? Manīm var Viņš no Latgales. Viņam pirtiņi tur ir. Tie paši ezeri. Jā, bet kāpēc? Kurā vietā īstenībā man ir tikai lokācija, bet jā. Jau tāpat ir pirtiņi. Ir. Saimniecības sprīdīša. Jā. Sveiks, lai dzīvo. Kāpēc braukt uz pirtiņu, ja pirtiņu pat atbraukt šeit? Vairāk nekā darīt. Opā! Tas šeit kāds animātors sajiets. Jā, sveiki. Mana draudzenīte. O, beidzot, jūs man pieskārāties viens otram. Beidzot, jūs saskārāties. Ļoti labi, viss iet uz labo pusi. Nu, monolīti, ko tu saki? Kā pagaidām viss normāli neskanās. Ieliek kaut kādu integrētu reklāmu labāk, ka mašīnas komisijā pērkam pārdomu. Nu šitas, tā protams. Kur, te padās blakus, ja? Jā, tā Klais Tieliņā 31 braucat no 9 līdz 6 darba dienās. Sestdien 9 līdz 3. Komisijā pērkam, pārdodam, viss iespējams. Kā izmanto reklāmu. Bet viņš pasies, kāds ir palicis, ne? Pirms tam negribēja filmēties. Kā saprot, ka naudas smaka nāk. Saprot, ka rubuļi nāk, tā jāsāk jau, kā saka, uz skatuves iziet. Jā, nu monolīti rekur būs arī pirtiņi. Vajag labi? Svētīgi, ne? Jā. Opā, Janka ir ieradies.
nav 11. 9.06 šodien ātri. Būtu jau vēl ātrāk sastrādīt. Čau, vīri. Nepareizos ceļus izvēlējāmies, tā jau būtu ātrāk. Tā ir šī. Čau. Dos garšīgo kafiju. Jā, čau. Nāciet, vīri. Tev iesturs zvanīja? Vēl nē. Nē, vakardien zīmi sūtīja pa smiltīm. Jā, smilts būs, Deiksmi atvedīs, uz Čembiņu arī atvedīs. Labi. Paldies, smuki, visu izlīdzināja. Ķep. Nav. Tāpat jālīmeņo tur jau. Šo kungu zini? Nezinu. Monolīts. Esmu redzējis. Sveiks, Jānis. Tik tā kā, ja? Monolīts ņem vārds, ja? Pasniedz, ka viņš monolīts. Sveiks, vai dzīvo? Jā. Jāiet toaletē paslēgties. Nav par ko vēl. Jānka pieķerts. Sūds bija savādīs, es slēpos toaletē no senčiem. Bet tas bija labs. Te ir reāli visi, zin kā animatori visi. Nu kā, nakaļau kafiju, visi klāt ir. Savādāk, ka viens nebrauc šeit. Janka jau var rakt. Pārāk apmierināts izstāst. Janka var to tranšēju uztaisīt? Var. Mums tur vajag čitā. Man liekas, no tejienes vienkārši un tā taisn uz turien. Jā, tad mēs varam lieten. Pagad, te tūlīt smilti atvedīs, te nobērs. Nu, mums vajag ātri izrakt un ātri ielikt un aizrakt. Vai pagri vēl? Pirms, es tev nezinu, cikos vedīs to smilti. Es tūlīt uzzvanīšu, jā, davai. Edgar? Deiksme? Jā, klausos. Pēc cik jūs būsiet? Tā nav vēl šoferīts bijis? Nē, Janka Niknis staigā. Niknis guļ. Jā. Man vispār pajāts, kur tas šoferīts ir. Kā viņš runā no paša rīta? Jā, viņš saindējies. Var dzirdēt. Mēs gribam saprast, vienkārši mums te vajag tieši tur, kur viņš bērs ārā. Janka grib te izrakt vienu tranšē. Jā, nu kaut kādas 15 minūtes vēl pagaidīsim. 15 minūtes. Tiksim galā, vai ne? Pusstundu tur vajag, jā, rakt. Nu, labāk. Nu jā, viņam jau te pāri arī vajadzētu tikt. Jā, ok, tad neko. Labi, viss gaidām. Ko tu tur, Janka? Jā, man kaut. Nu, kā jums ar to grodu gāja? Labi, ar grodu gāja. Ir bijis čakarīgi. Nu, šodien pabeigs, Janka? Ot, izskatās sūdīgi. Kāpēc? Tur rītdien atkal būs? Re, kur jārok vēl ir kanalizācija. Jā, tad rīt arī būs. Vēl paliek šķēmba. Noblietēt. Kaut kā pa tumsu to darīt, nu, nebūtu pareizi. Aha. Rītdien mašīnīti brauc šajien, jā, tu zini, jā? Lai viņi brauc, mēs varam palikt mājās. Nu, tu saki, ka šodien nesanāks, jāpabeigt? Nu, es nezinu. Padzers kafiju, kamēr, vēl kaut kāds cik tev jāpaspēj šodien vēl kafijas izdzert? Vēl vienu. Vēl vienu tu gribi šodien izdzert, jā? Un jau tumšs jau būs jau pa lielam. Nu, tik ilgi jau es nedzeršu. Nu, cik tu ātri izdari vienu tasīt tādu? Nu, cik, nezinu, pāris minūtes. Jā, nu, es skatos, te bišku ūdens ir iekšā, ne? Wow. Jā. Kā tev gāja tur normāli viss? Liksim spici, sūknēsim ārā visu ūdeni un betonēsim dibenu, lai tur ūdens nav. Māls jau ir aizsmērēts, kā redz, un tur ūdens nevajadzētu, un viss trubus arī aizsmērēts. Labi, es joprojām nezinu, kā tev sauc, par dusmīgo bārdēno, kā tev vārds? Varbūt tā arī, lai paliek. Nu, dahai, lai paliek. Jā, viss iet labi. Janka vienīgais sūdzās, ka baigi tas viss ievilcies. Jā, viņš jau nezināja, kad viņš arī būs, jo viņš jau principā pietika pa traktoru. Viņš ir ekskavātora operators vai kā? Jā, nu galvenais, jā, šajā obligā. Tad jau viņš pie ruļiem ir. Ko viņš šeit rok? Tas ir siltumsūknis, te būs, un viņam kondensāti novadīs. Jā, skaties, redzi, rītdien viņi montēs to māju. Nu, stabilu šeit šķambu vajag nomest. Samest, jā. Nu, te pēc tam jau, nu, var, saprot domu. Un traķīt mēs rītdien atdodam vakarā. Atdodiet? Jā. Šodien arī var atdot. To, ko vajag izdomāt, Jans. Nu, ko tur izdomāt? Vajag atrast kādu, kas pa nakti strādās. Brīd, nu jāņem no Storenta prožektora. Nu, jā. O, tu pa nakti nemauc? Tas nedrīkst pa nakti strādāt. Tev arī tur tā kā skaitās, cik tu atpūties? Zini, kā fūrēs ir laiku? Nā, tas čips tipi vai kāds. Nezinu. Noteikti jau skaitās. Jā. Bet tu pats jau to skaiti. Atpūsties tev patīk. Nu, šodien jau ir 10 stundas jau nomaukts. Janka Deiksme atbrauc, Vēl šķemba. Bet rītdien Rāvens brauc šito vajag kaut. Es nepiedošu viņiem, ka viņi vēl vienu šķembu atved. Degvielu varbūt, ka vajadzēs. Nav tur? Man busā nav. Tu jau viss jau? Kānu vai kādas. Tur vajag nav kānas? Tūkšās es redzu. Nu varbūt, ka ir arī filma, kādas neesmu skatījies. Ir, Janka. Gandrīz kāds manējo paņēma, es jau uztraucos. Tā kā nesnāks ātrāk beigt, degviela ir? Visāds iemesls var izdomāt, tic man. Šļauka pārplīsīs, ko tu darīsi? Nu, ko vēl viena krāva no Sijā Deiksmes?
Nu, sveiks, kaimiņi. Čau, laba diena. Nu, kā tev iet? Nu, viss labi, strādājam. Tikko pamodies? Nē, no darba. Ok. Noguris. Nu, kā izskatās? Viss ļoti labi. Es skatījos, puiši strādāja tev ideāli. Bija ļoti labi, jā? Ļoti cēlāt augšā, es sapratu, pamatiņš bija, tur kļūda kaut kāda. Tas ir tikai plus. Jā. Tas ir vēl labāk. Būs stiprāks pamats. Ļoti akurāti puiši strādāja, armēja smuki, betonēja, visu otāji. Super. Malači. Jā. Nu jā, rītdien štelē māju virsu. Jā? Jā, viss jau. Malači, viss. Jā. Nu, braukšu ciemos, skatīšos, kā jums notiek viss. Davai, mierīgi, jā. Paldies. Jā. Kā, viss jau? Jā, viss. Pievarējām, iemeņojām. Ejam, pastīties. Nu, viss tad rītdien var likt virsū, jā? Jā, viss. Cerams, neizpūtīgs ar vēju. Vējš var ietekmēt? Nē, sākst. Super. Šitas ir uzklāts, lai... Jā, lai, nepiegrūžot. Tas tieši šitot... Jā, gatavai grīdētas. Jā, šitas smuki izskatās ļoti labi. Nu, pēc tam jau, kas ietnes saliks vēju, ja būs mazāk, tad jau, ko varēs varbūt arī pie siena pistiprināt. Ok. Nu, viss tās forši. Nu, ko, rītdien krāmē. Jūs divatām augstēt? Nu, vairāk. Cik? Četratā? Jā, četratā un ceturtdien vēl paņemšam palīgā. Būsim gatīgi 6-7. Maksimāli jālikt. Varam aiztaisīt ciet visu. Kā lietus var ietekmēt šo visu? Nu, rudeni jā, bet, tad ir jāliek par mitrumu žāvētājiem uz kaut kas tāds. Bet tā kā, tas jau nav tā, ka salīgs tur mēnešiem vai kaut kas tāds, bet pāris dienas tur, ja kaut kādu mitrumu tur nedabū, nekas tas koks jau izžūst. Staķņi vertikāli stāv un nekas jau tur netiek viņam īsti. Ok. Jā, bet, lai veicas rītdien. Jā, turās. Nu, ko, Andi, Džeki? Pagāju uz vakaru kafiju nav veselīgi. Es uz vakaru kafiju dzeru vai buljonu. Zini, ko es laikam gribētu buljonu pamēģināt? Visu laiku visi pa viņu runā, bet es neesmu pamēģinājis. Varbūt vajag pamēģināt. Es dzēru buljonu. Jā, esmu labs buljons. Labs ir, tev vajadzētu paņemt, tu domā? Jā. Nu, ko, Džeki, viss ir sagatavojuši. Rītdien var Winter Rāvens braukt ārā no rūpnīcas. Mašīna ir uzkrāmēta. Vēl rītā atbrauks otra mašīna. Jā. Manipulators no rīta, un tad mēs braucam. Jā. Un tad maucam vaļā. Ar Dievu palīdzību? Ar Dievu palīgu. Jā. Laikapstākļi kāda rītdiena? Runā, ka labi. Labi, jā? Runā, ka labi, jā. Super. Īstenībā tagad dotajā brīdī centrā līs lietas. Tā vismaz man tikko zvanīja teica. Šeit viss super. Tā ir labi viss. Tu saki, ka nav reāli uzlikt jumtu TikTok mājā pa vienu dienu. Izjumti saka, ka viņš to izdarīs. Nē, ja viņš saka, ka viņš to izdarīs, tad viņš izdarīs. Es paskatīšos. Jā, bet tu saki, ka tu to nevarētu. Nē, mēs jau tik daudz cilvēks nelikt virsū. Viņš saka, ka 20 cilvēki būs. Paskatāmies. Jā? Jā, es skaitīšos, kā šau braukšu te, uzlikšu krēslu, paņemšu buljonu. Jā. Bet vispār, starp citu, buljoniņš labs. Jā. Ok, jūs sakat, ko nesnāks, jā, Džeki? Pa vienu dienu. 8 stundām runā. Šķērslatojums un jumta segums? Jā, vai pa 8 stundām runā, vai pa kādām 20 stundām, kas ir viena diena. Nu, kā atbrauks, un kamēr jums nebūs gatavs, neaizbrauks prom. Tad jau tā vairs nav viena diena. Ģeotekstila jautājums, tad pulētam betonam ģeotekstils šajā zonā paliek montāžas brīdī. Jā. Tas ir ļoti pareizi, jā, jo, ja tiek veikta montāža, tad mazums varam redzēt, tad... Kāds āmurīts nokrīt. Kāds āmurīts, jā, kāda kafija izlīst, tā kā baigi fēni, tas ir ok, jā, to mēs varam atstāt. Mums, protams, tur vienā vietā bija zāles stiebriņš uz pulētā betona palicis. Tāds foršs tāds tieši, kad ej iekšā un tu uzreiz redz. Bet no Iranetes teica, ka viņi izlabos to, kā var. Okay. Nu, tas ir remontējums, jā, tā nav problēma. Tā stunda klāt. Jau tu dod roku šodien. Jā, tas kamera nav. Es uztraucies šodien. Kādas ir sajūtas? Fantastiskas. Es jau šās pēdējās 3 dienas vienkārši visu laiku Jānim prasu, kāda ir betona stiprība. Viņš šodien varēs izstaigāt, saprast, kā tā māja iztīsies. Iekšienē es īstenībā no rīta braucu un domāju, ka pagājušajā gadā mēs kopā ar Ivaru to projektu kopā izdomājām, to plānu. Vaišļi, jā, 110 kvadrātmetri, lai būtu ģimenei tāds, optimāls plānojums. Tad daži pieliek pirtis klāt, un tad jau bišķi tā māja lielāka sanāk. Jūs ar Sintīju labi sastrādājāties. Mēs jau vēl neesam beiguši. Var dabūt pa muti būlokumā. Vēl baļā jāpildās. Tad gaidīsim uzaicinājumu uz baļu. Sveicināti! Sarkan ķiveri, kafiju dzers? Tur ir kafijas aparāts. Savāds piekabi. Jā, mums savu frēmēns jāatcer šis pats. Mums arī savu frēmēni klāt. Labais. Pēcpusdienu noteikti. Jā, uz kaut kādiem 4 domāju, kad būs. Super ideāli. Tad jau mēs būsim izkrāmējušies, tad mēs šito piekabi izvalkam ārā, liekam maliņā un pieliekam frēmēņu un iecinam iekšā. Šitas lido tālāk. Kā man viņu kaut kā mēģināt šeit vietu? Vienīgais šī vieta ir tādā. Mašīnas nemaisīs tev tur? Nē, kas bļauj? Jā, es klausos tev, Juri. Gaidu, kad bļausi. Tu ko šodien atpūties? Nē, šodien ir mans uznāciens. Jā, no ko tu darīsi? Es skatos, viņi paši krāmējās, visi dara. Es pieskatīšu, lai tu viņus pa daudz nenomokē jautājumiem. Lai viņi var strādāt un izdarīt to, ko mēs esam apņēmušies. Oi, kāds apjēmīgs jaunieklis. Bet, protams. Winter Rāvens. Tā, beidzot var forši redzēt, kur katra istabiņa būs, ne? Tā, mēs te ieejam iekšā skapī, te uz vannas istabu, čī. Tehniskajā telpā mēs ieejam caur turieni. Jā.
Tā, parādīsim tehnisko telpu. Re, kur ir ieeja tehniskajā telpā. Tā rāda tālāk. Tad ir divas istabas. Jā. Vēl viens sanmezgls, zīvuma istaba. Virtuvē. Jā, nu krūta, ne? Bet vienmēr ir tas manīgais iespējas, ka tu pamatus tagad liekas, ka maz, bet tagad saliec sienas, tad viss ir kārtībā. 110 kvadrātmetri arī nav galīgi. Tas ir, normāli. Jā. Tā kā drīzumā varat jau lēnām gatavoties, varēs pieteikties uz ekskursiju pa māju, ja ir interesē šis tipveida projekts. Jā. Varēs caur sapnis par māju.lv var pieteikties jau droši. Varat rakstīt pieteikumus, es vai kolēģis. Bet kā vajadzēs izdomāt filtru, lai turisti, kā daudz turisti gribēs vienkārši atbraukt. Tiešām tiem, kuriem interesē iegādāties tāda veida māju. Tie arī piesakās. Jā. Būs jāprasa ieejas maksas, un tā kā, lai vismaz tā kafija bez maksas būs. Jādomā, jā. Tu varēsi saskrūvēt pirti? Nē, to jau es tās apsolīšu, ka mēs Saskrūvēs to, ko Sintija ir uzzīmējusi? Jā, saskrūvēšu. Lai kā man to gribētos, saskrūvēšu. Labi. Kad viņa varētu būt gatava? Kopnis pirmais, vai mēs pirmais vai ceturtais? Es teiktu, ka ceturtā sāksim montēt. Saldābols ir gatavs pirmajos datumos maukt. Tad viņam būs jānāk palīgā. Nevar uz pirmo datumu, tur maza pirtiņa saskrūvēt tās sieniņas bez vātes. Nē, pirmajā datumā jau nav vēl kopnis atbīs pirmajā. Sienas vienkārši atvest uzlikt un kopnīca jau tur pēc tam uzmetīs pa visiem kopā. Labi, jā. Jā? Skatāmies. Labi. Pirmais, es teiktu ceturtais. Nē, pirmo, davai maucam. Nē, ceturtais. Labi noparkojās? Jā. Vādi netraucēs? Jā, kas nogriezīs. Jā, tam salīm. Tu zini, kas tiem pandiem internets? Jā, telefons. Parastais? Man liekas, ka jā. Kaut kas viens grib sev atstājis telefonu parasto. Visi viņi ir atstājuši. Tu garām tiks, ka viss kārtībā. Winter Rāvena uz 1. novembri pirts būs. Kur tu man atkal uzdev? Mēs jau vakar runājam šo jautājumu. Uz 1. datumī kopnis tu skatīsimies. 1. datumī jau nē, lai var kopnis jau likt 1. datumā uz pirtiņas. Dāj pacienties. Vai es tev teicu, vai 1. vai 4. Tikai 2 datumi. Tur nav liels starpība. Bišķi. Pacientošos. Jā, sanāks pacientošos. Šī arī īstenībā ir viena no mūsu sadarbības partneriem. Latkrāna. Jā, ļoti labs manipulators. Ļoti labs, tiešām. Galvenais, es jau tev piedāvāju citu, tu teici, nē, jūs ar šito tikai sadarbojaties, jā? Mums ir 2, ar ko mēs sadarbojamies uzņēmumi, bet šis ir viens no, ko mēs pēdējā laikā diezgan daudz sadarbojamies. Džeki zin, ko dara. Jā. Tas ir ļoti svarīgi, nav jāstāst. Mēs kādreiz ar autokrānu vispār strādājam, tad bija grūtāk. Viņš tur sēž savā kabīnē, raust kloķus. Tā nevar komunicēt. Redz, tagad viņam ir pults rokā, viņš ir blakus un viņš var, Tā, kur viņš pazuda, tikko viņš bija? Viņš redz, viņš visu laiku staigā pa objektu. Un tad viņš ir kustībā, viņš visu redz, kas notiek. Kranovščiks tikai sēž tajā tur. Otrs te varēja moška lielo to tiltu celt, to, kas ir tas augstais. To mēs piepiecelsim. Jānis sanāk tā, ka tu stājies ārā no šova, jā? Protams. Visas pabeidzis, viss. Rītdien tevis nebūs, jā? Es tā domāju, ko es te darīšu. Pietrūks tevis. Ja vienīgi kaut kas ar augstumiem atkal nebūs kā vajag. Tas tavs paraksts, jā? Nē, tur Mārtiņš mums augstum iedeva. Cerams, tā atgriezīsies. Sākuši pakoties jau rītā no rīta. Džeki brauks uz objektu un šitās visas sienas liksim virsū, lai izpildītu Edgaram doto solījumu 15. šitajā oktobrī sāktu montāžas darbus. Jā, lielās sienas ir salikts. Rītā būs vēl mazā mašīna, to jau palīgi materiāls saliksim un tad jau pa lielo viss būs. Un pēc tam tad atliek Sintijas korektīvais darbs, kur mums ir jāuzražo tā pirts un jāsalabo garāža. Neko darīt, kas jādara. Ilgi gaidīts moments, jā. Es jau gribēju ātrāk, bet, kā ir, tā ir. Bet, redz, sapakots beidzot ir un dosies uz objektu. Nepieciešams elektriķis ar pieredzi. Pat īstenībā brigādi, vismaz 2 cilvēki, kuri ātri var savilkt mājā elektrību. Ja tev ir tagad brīvs laiks, tuvākās nedēļas tev ir brīvs, tad raksti tiktok@prohelp.lv, raksti, cik apmēram maksā, cik tu ņem. Un, ja būs ok, mēs ar tiem sazināsimies. Jā, arī noteikti ir nepieciešams tavs certifikāts vai kaut kas tam līdzīgs. Es īsti nezinu tās detaļas, jo nepieciešams no skaitītāja līdz mājai aizvilkt kabeli, ierakt. To izraksim tranšē, bet tev tur jāieliek un jāpievieno. Tātad, ja tu gribi darboties jaudīgā projektā, raksti. Kamēr Edgars griež man matus, Andis krāmē māju uz fūras un 10. viņa būs jau objektā. Čau, meistari. Beidzot, ilgi gaidīju. Tā, viss. Rāvens montē šodien māju.
betons ir 70%, jā? Apmēram, jā. Ticēt datiem, tad aptuveni 70%. Tas jau pilnīgi, man liekas, pietiekami. 24 vai 25 megapaskāli. Tā kā arī tā cietēšanas līkne, es jau stāstīju, viņi būs daudz lēnāk tagad. Pirmais process ir ātrāks, pēc tam viņš Pirmais process ir ātrāks, jā, tas ir normāli, tas parāda, ka cietēšanas process noteikti tā, kā tam jānotiek. Tu lielo dronu arī palaid šodien, jā? Kā tu uztraucies, ka betons nebūs sacietējis? Nē, mēs par to diskutējam pēc tādas, teorijas vajadzētu kādu dienu vēl bišķiņu klāt. Realitātē beigās būs jau ok. Bet jāatcerās, ka gala lēmumu vienmēr pieņem konstruktors, tas ir rēķinājis plātu. Privāti mājās pasūtītājs. Tā kā viss atbildības Pirmā lieta, kas bija jāizdara ierodoties objektā, tu atceries, ko es pastāstīju? Jānomierina pasūtītājs, ka viss būs kārtībā. Bet cik būs māja? Drīz vajadzētu būt. Viņiem bišķi ilgāk aizies nekā man braukt, bet viņi bija sakrāvušies un gatavi braukt. Labrīt. Ko tur uzkrāsoja? Neuzbrauc savu jaunu mašīnu, nesabojāt. Tā, es tur varu turēt. Mēs tev gandrīz jau uzbraucām, jā. Tur var turēt, jā, kur es noliku? Jā, protams. Bet šodien viss ceļš būs nosprostots, tu nevarēs braukāt? Priekš jau iespējams, ka jā, šeit nevarēs apkārt apbraukt, bet paskatīt, varbūt, ka mēs dziļāk ielīdīsim. Laikam sākļi perfekti, ne? Rītiņš paveicās. Viss ir ļoti labi. Mājā kaut kādi no 70 līdz 80% sastāv taisījuši balvenieši. Balvi, jā? Jā, mēs visi esam pārsvarā no balviem. Kotiņus zinat? Jā. Tad pat netālu no mums iet. Es biju tur? Jā. Jāpapriecājās ar reizēm. Ko darīt? Ļoti labi. Kad jūs to iekārtu ņemsiet prom, to, ko esat uzstādījuši? Tu vēlies. Bet viņi var vēl palikt, ja? Mēs varam atstāt viņu līdz 28 dienām, tīri interesē pavērot, ko mums rāda iekārta, un mēs paralēli tad paspiedīsim vēl betonu paraudziņas, jo betons, ja viņš ir sasniedzis 70% stiprību, tad tā cietēšanas līkne atlikušās 2-3 nedēļas būs daudz lēnāk. Tas nozīmē, ka gala stiprība 100% mēs sasniegsim kaut kādās 28 dienās. Mēs vienkārši paralēli patestēsim, kā tad izskatās iekārta, jo iekārta mēs, kā redzam, tā ir lokāli vienā vietā. Protams, dati var atšķirties nedaudz pa plātni, bet pieņemot to, ka betons bija vienāds un konstrukcija ir vienādā biezumā, tad vajadzētu būt visam. Tu visu dzīvi ņemies ar betonu? Visu nē, un arī neplānoju visu dzīvi ņemties, jā. Tu visu zini par betonu? Es nezinu, visu nē. Tad, ja es zinātu visu, tad mums nebūtu tāds uzņēmums kā betona pētījuma centrs, tā kā visu nekad nevar zināt, bet jāmācās ir visu mūžu. Kā tu izglītīji? Es esmu beidzis tehnisko fakultāti, LLU. Un saistībā ar ko? Vairāk uz lauksaimniecības nozari, bet tu redz, kā iegrozījā. MB betons ieradies. Labrīt! Kā jūties? Fantastiski, tas brīdis ir klāt. Tūlīt Andis būs klāt, jo apskaties betona stiprību. Es laikiņi skatos, jā, tas ir mans darbs. Pagaidām neteiks, jā? Ejam paskatīties, kā izskatās betons. Tas ir labi. Jā, ļoti labi. Klau, mums vajag paskatīties stiprību, es saprotu, jā? Tu ar telefonu skatīsies? Es paskatīšos, jā, man bija dati uz 7 no rīta, betona stiprība mums ir, kaut kā 24 megapaskāli. Tas ir daudz, man teica, kā laikam no 10 paskāļiem varēja sākt montēt. Projektētājs teica, jā? Reinis kaut ko tur tādu. Labi, Kričmāns, kas ir? 10 būtu par maz, es teiktu, tad mums ir kaut kāda 70% stiprība, tad, principā, betons jau ir sasniedzis savu stiprību 70%. Mērķis ir kaut kādiem 40 megapaskāliem. 24 mums ir. Temperatūra no rīta bija ap 5 grādiem, arī ok, ņemot vērā laikapstākļus. Bet mums ar laiku vispār paveicies. Kā vienmēr, jā. Betona dievs ir stāvējis klāt, jā. Tie džeki, kas betonē, jā, ir nete. Viņi saka, tāds betons tik ātri sacietēja, nekad tā nav bijis. Ko es tur saķīmiķoju? Es domāju, ka viņam ir jāmācās nedaudz ātrāk strādāt, un viss būs forši. Būs īsāks darba stundas, viss tiks ātrāk mājās un feini. Jo viņi plānoja 3 naktīm prom, viņi sanāca visu 8 pabeigt. Redz, varam sarēķināt, cik saimnieks ietaupīja uz darba stundām. Es laikam dodos, saprotu, te viss notiek. Jā, viss notiek, betons. Betonam 70%, tā kā viss kārtībā, mēs varam mierīgi mokt. Prāts ir mierīgi. Pēc tam jau satiksimies izrunāsim pa terases visu tālākiem plāniem, jā. To tu man dod ziņu, ka ir nākamā tikšanās reize vai sapulcs, tad pirmā. Un tad es ceru, ka viņi tomēr būs spārsvēki, nevis zābaks. Jā, vēl kaut kā. Kā būs? Tad, kad pirtiņa būs gatava. Jā. Es domāju, 2 balvas varētu uztaisīt. Viena balva būtu, tā kā manējā normālā, pārsvētki, un tā otra, tā kā sintīts. Tā kā, zin kā. Kā tā ir? Tā būs savādāk. Labi, ko MB? Turamies? Turaties. Paldies, čau. Čau. Posthall. Jā, vadus redzējāt, Jā, vadus redzējām, tāda maziņa šitas jau. Nav nekas sarežģīts, tāda ikdien, kā saka. Kā jūties, brīd? Es šodien domāju, īstenībā no vienas puses labi, jo šis projekts ir tā kā
mūsu pirmais tipveidi. Un tāpēc es kaut kādā savā ziņā es pat bišķi par to priecājos, jo viss mums prasīja vai tipveidi projekts, nu tad reku viņš arī ir pirmais tipveidi projekts mūsējais. Radies Winter Raven kombinācijā Ivaru Vaišu. Un ar Sintīs uzlabojumiem. Nu, tas jau vēlāk būs. Tagad, zin kā sanāk, tā kā mēs uzliekam māju, un tad būs tā kā ķūnings, vai nu šķūnings. Nu, kā tur sanāks, paskatīsimies. Nu, ko, Winter Raven, tas brīdis ir klāt. Solījums īstenībā sanāk izpildīt. Paga, nu ir kurš datums? 16. 16. Viss māja, TikTok māja ir klāt. Tā, posthaulu. Paga, rāciju, viss nopietni. Viņa nav mazāka? Vai tu nepasūtīji 30? Sajaukt. Liekas, tik maza mājiņa. Čau. Beidzot, kā atbraucāt? Wow, paldies. Kaut ko baigi čakarēju, mēs domājam, nemaz neatbrauksim, bet nu redz, ka esam klāt viss kārtībā. Tā te jūd laikam pavadās bišķi atpakaļ, ne? Jā, bet tā objektā šodien būs jāuzvelk ķiveri. Jā. Nopietni. Tev ir ķiveri? Mēs jau Reini gaidam, jā, Reinis atvedīs man ķiveri. Ir viena zelta, ja kas tur stāv. Super, varbūt zelta ķiveri. Jā. Tādās atpakaļ vēl droši. Nu, kā bez starpgadījumiem, ja? Nu jā, principā, jā, tur, kā korķīši viss no rīta, kā jau pienāk. Forši, Winter Raven. Nē, parasti jau klientiem šis ir tāds vēl lielāk emocionāls brīdis, jo tāpēc, ka šis ir ātrais, pēc tam atkal tāds bišķi lēnāks sākās. Nu, tur, kamēr saskrūvē salīmeņu vēl kaut ko, šis ir tāds, nu, pirmais nopietnais moments. Pamati, un tad šis ir nākošais. Vadi. Tā normāli. Vienmēr jau kaut kādiem izaicinājumiem jābūt, zin kā. Tā jau nav būvniecība, bet tur nav izaicinājumi. Šī te vajag, ja? Jā, pagaid nevar manipulātoru cilvēks priekšmugurā. No tā nav jēga. Tur viņš terasīta virsū. Niknis? Ko, es man jau viss kārtībā, tas ir process. Šeit indēsies? Nē, buljona ir. Būs, viss kārtībā. Tad atstājam, atstās piekabu un lai arī pakaļ kopnēm uz rēmā. Vienkārši atstās un viss. Un tad darbosies viss, lai Džeks strādā, un tad jau būs vēlāk arī pakaļ kopas. Labi, tu man uzdod ziņu, kad jūs izbraucat no Freimaņa, ja? Lai es apmēram saprotu. Jā, tad tuvāk uz tu laikā būs atsakēt. Jā, Freimanim sveiciens. Tad zvanīsim tev, jā, kad tuvosimies ar kopnēm, un tad jau spēlēs visu kopā lēnīt. Šitie ir tie, ko skrūvējām mēs. Šitie? Viena no sienām ir, jā. Tā kā, kur kvalitātes kontrolētās nebūs? Erkils? Jā. Nu, viņš jau ražotnē taču visu bija pārbaudīt, tur viss čotkē. Labi, taču pēc tam došiem līmeņa rāda staigās. Lai mēs tavus lats citā objektā neielikt apsties, kā mēs iezīmējam. Ja? TikTok. Vajadzēja Perlāžu. Perlāžu? Kāpēc Perlāžu? Mainīs nosaukumu. Perlāžu māja. Kur Perlāžu ūdens ir? Man tikai viena pudelīte. Rītdien būs. Zini, ko mums vajag? Ja? Mums vajag pusdienas. Obligāti. Kur mēs varam paņemt viņus? Kur mēs varam paņemt? Kebab factory? Mierīgi var aizbraukt, pakaļ viss sagatavos. Viņi atvedīs. Kā lai negāžās, vienkārši saliek tos, ko nevajag. Sakrāmē vienā čupā un pēc tam ņem ārā tos, ko vajag. Pasies Janka, jums sablietēja smuki sagatavoja platformiņu. Jānis ir baigās. Jā, viņš uz tumsai malucu vakar vēl ar tačku veda viņu. Super, tas tā interesanti, jūs izdomājāt. Hop. Un, kad pienāk viņu kārta, tad viņi noskrūvēja, čik. Jā, nu vienkārši kaut kur jau jāliek, tāpēc, kad mašīnai kompakts sakrāmēts, lai ir viena transporta vienība, un tad vienkārši jāpaņem kaut kas nos, lai atbrīvot vietu un varētu celt īstos paneļus. Bieži vien sāk ar ārsienām, pēc tam vidu vai nu kā kuro reizi patiesībā, bet pagaidzi sāk ar ārsienām. Sadarbībā ar Berneru. Berneru sagādāja skrūves visu. Winter Ravenam sagādājās skrūves, jā. Bet tev patīk Winter Raven nosaukums? Nē, tas kaut kāds sādāk, vai Raven jau ir tas savā, jā, kaut gan Winter un vai tas jau tāpatās ir ļoti līdzīgi. Jā, bet Winter Raven viņš pašāk skan. Varbūt mēs varētu izdomāt kaut kādu citu vēl novirzienu, un tur mēs varētu to Winter ielikt iekšā. Frontoni ir tie augšējie, kas ir augšējās. Tas ir frontons, jā? Lepojies. Nē, kaut kāds bišķi vēl lepnums ir iekšā. Nezinu. Katra māja jau ir savs lepnums. Zin kā, ir prieks, ka tu kādreiz brauc garām. Tā ir mana māja, tā ir mana māja, tā ir mana māja. Tad ir tāda laba sajūta. Bet es jau to viens nevarētu izdarīt, to var izdarīt tikai kopā ar komandu. Kā komandājam ir spēks. Forši īstenībā, kad vispār tik daudz ir piekrituši tādai, nezinu, apērē, tad kaut kādam savādākam parādīt, kā tā būvniecība ir. Ar visām lietām, kas tur nenotiek kādreiz laikā. Jo būvniecība tāda interesanta nozara. Traka? Jā. Te ir ļoti viss tā saistīts, zin kā. Viens kaut ko sūdīgi izdara, nākamais par iepriekšējo un tā aiziet. Bet šeit kaut kā plus mīnus, izņemot jūs ar Sintī, protams. Jums tur ir īpašas attiecības. Jā, ir. Jā. Ir. Jā. Sintī tagad uz tevi skatās. Lai viņai forša diena.
Jā, nu, man liekas, superīgi, vai ne? Kā tev pašam? Ļoti labi. Ideāli, vai ne? Šodien sienas viss tiks saliktas, netiks izlīmeņots vēl, bet tiks saliktas, tiks atvestas kopnes nedaudz vēlāk no Fremants un uzliktas jau augšā, tā kā šodien būs mājas aprises redzams. Jā, manipulators aizbrauks šodien, vai ne? Jā, šodien vakarā manipulators brauc projām, šī piekapa brauc projām, šī piekapa pirmā un pēc tam manipulators tiek tikai ārā, tā kā jā. Tā kā mums māja šodien, principā, būs jau sariktēta. Taisījām Sintijai durvis, caur skapi ieeja. Toreiz paskatīties, kā ir ieiet normāli istabā un tad izdomāt, vai tu gribi iet caur skapi tomēr vai negribi. Gribu caur skapi. Nu, bet to varēs izmēģināt pēc tam. Varēs ieiet tā kā, ne, viņi nav vēl uzlikt tā siena, tu nesteigti. Ok. Bet tā kā būs uzlikts, varēs pamēģināt šodien ieiet caur, tā kā mēs bijām pēc projekta, un ja tu teiksi, ka tev galīgi nepatīk, tad mēs pārtaisīsim tā kā Sintija grib. Ok, sarunāts. Varēs vēl kādiem likt pastaigāt cauri un pateikt, kā labāk caur skapi vai caur durvīm. Tā, jau ļoti labi. Diezgan ātri. Es aizskrēju prom uz stundiņu un jūs jau te... Mēs strādājam. Džek vienkārši, zin kā, pusdienas grib, tāpēc viņi vienkārši grib saraut. Pusdienas, pusstunda un būs. Ļoti labi. Pagaid, bet šitā siena, vai kur viņi ies? Viņi te būs. Ok. Vienkārši viņi būs bišķiņ citā vietā. Atradu vienu savu kāsu. Ja mums pārējās vietās ir 2 centimetri iekšā betona, pulētais betons, lai tieši zem durvju ailes paslēptos šī savienojuma līnija starp parkets, laikam šeit būs un pulēto betonu. Visās 4 durvīs mums ir viss kārtībā, un šeit mēs kaut kā neesam līdz galam nomērījuši. Mums ir kaut kādi apmēram 4,5 centimetri. Šajā gadījumā te mums pienāks flīze klāt, un sapratīsim, vai tieši zem durvīm būs tā līnija. Viņa nebūs pa vidu durvīm, bet viņa varbūt būs nedaudz iekšā. Vai arī šo te daļu mēs smuki nozāģēsim nost. Un salēdīsim tieši zem durvīm. Katrā gadījumā izlabot mēs viņu noteikti varēsim. Edgars maksās par šo kāsi. Nu labi, mēs ar darbu maksāsim par šo kāsi. Izlabot mēs noteikti to varēsim, bet redz, kur mēs esam vienu kaut kādu nelielu kļūdiņu tomēr pieļāvuši šajā jautājumā. Tikai vienu? Šeit vienu par durvīm. Mēs pagājušajā gadā sākām pie viņa strādāt. Kā vispār radās tāda ideja? Viens projekts, tas vienkārši bija kaut kāds līdzīgs projekts, kaut kāds 110 kvadrātmetru mēs uzbūvējām. Tas izdomāja, ka vajag uztaisīt priekš klientiem, tā kā tas varētu būt kā tipizēts projekts. Un tad mēs tā bišķiņ mēģinājām ar Rivaru kaut ko radīt, lai kaut vairāk plānojumu, un tad jau mēs uz izstādi gatavojam vēl visādi sīkumus un gala ciparu kaut kādu, lai varētu piedāvāt, lai viņš ir tā kā tāds pieejamā ciparā salīdzinoši. Protams, var izvēlēties ņemt tikai kaut kādu daļu, protams, no visa procesa, bet labāk ir visu. Lepns esi? Mazliet. Šis ir pirmais tipveida projekts, kas tiks uzstādīts, jā? Pirmais mūsu tipveida projekts, jā, kas tiek uzstādīts. Tagad tulītās ir pēc kaut kādām pāris. Nākošanai sāks Zemesdarbs vēl vienā projektā, kur mums arī ir tipveida projekts, kas ar cehai saražots. Būs vēl. Un tātad sanāks būs 2 plānojumi apskatām. Šis plānojums un otrs plānojums. Kad ģeks nevarēs izdomāt, kādu grib, varēs izvēlēties no 2 plānojumiem un dzīvē apskatīties. Tas ir, zin kā, tas ir ļoti grūti. Tas tā kā tev nav tā, kāds skatās uz pirkstiem arī nesanāk. Nu tad arī nesanāks. Vajadzētu apskatīt šitai sienai vertikāli. Lai viņa uz iekšu nav sakās. Jā. Šitai sienai. Attaisīt to diagonāli vaļā. Jūs kebabu ēdīsiet? Pusdienas pārtraukums. Tā, paldies Kebab Faktorija. Reinī Kebab Faktorija. Kur jau ir. Jā. Nevar apēst. Ēdu un ir. Nebeidzās. Edgar, pa daudz tu tur salādēja iekšā. Nav mazākas kastes nākamreiz. Mēs centīsimies darīt visu. Nē, labi, vakariņām. Pa to skapi. Tad uzreiz tā viena siena ir nederīga. Nu tā kā tu ieej iekšā, tu jau vari to sienu izmantot. Bet Reinis jau te ir visu sagatavojusi, iebetonējis. Nu labi, mēs tur varam pārčinīt. Mēs jau vienmēr izcinājām, atradīsim. Jautājums ir, kā tu gribētu vislabāk. Viens stāsts ļoti vienkārši. Vienalga vai jāpārtaisa siena, vai būs jāpārtaisa grīda. No tā nemainās. Tagad iedomājies. Šeit, pieņemsim, ir skapis, kāda ir tavs sajūta ienāc viņā iekšā, tad ir skapis, tad ir durvis, tad ir guļamistaba. Jā, nu man liekas. Šeit ir forši zinkas, ar ko ieju. Te ir guļamistaba, un te tev viņi visi ir izmantojumi tajā pusē, vai te nav vēl viens durvis. Jo tad tev pēc tam parādītos durvis, kurā gadījumā tur ir arī vajadzīgas. Un tad tev parādītos vēl viens durvis. Tas jautājums varbūt Sintijai. Saliksim, paskatīsimies, varam uztaisīt aptauju. Jā. Un tad var pieņemt galvu lēmumu, jo tāpat būs jāpārtais. Vai nu grīda, vai nu siena. Tagad mēs tulītās griežam. Mēs griežam. Pagriezīsim, zin kā nepareizi. Mēs tagad taisam durvi. Profesionāli atgriežam. No tā tulīt būs. Nu tā, saimnieki gatavs ir. Lūdzu, savās jaunajās mājās nāc iekšā. Vēl gan tik liela nebūs istaba, ja būs bišķiņ starpsienas vēl, bet ārsienas redz, esam jau... Jau mūzika, tāda mājīguma sajūtīša. Jā. Kafiju baudam. Perlāžu nav tikai. Perlāžu rītdien būs. Winter Ravens malts. Kā jūtaties? Viss te notiek ļoti labi.
Baigi sajūta. Ballīt jau. Vēl sirdī trūkst? Es strādāju citīgi. Jā, viņi droši vien nebrauc šodien uz tādu lielu darbu.